Es esmu tas, kas es esmu. Es esmu sieviete Ilga, Aleksandra meita no Vedrusu Gujaivu mulku dzimtes. Un šodien es ierakstu šo publisko paziņojumu sekojošām personām. Pirmkārt, komercpersonai Melderei Kristīnai, kas dēvē sevi par zvērinātu tiesu izpildītāju un ir reģistrēta komercreģistrā, Latvijas komercreģistrā ar reģistrācijas numuru 409 000 34 131 ar juridisko adresi Rēzeknes iela 33A, Krāslava, pasta indeks 5601. Un tātad veids saimniecisko darbību saskaņo ar komercdatiem Lužsoft un firmas .lv. Un tātad komercpersonas mērķis, mēs kā zinām, ir peļņas gūšana, ja? Komerclikuma 2. pantā noteikts. Otrkārt, šis publiskais paziņojums tiek adresēts uzņēmumam Lauku atbalsta dienests, dienesta vadītājiem, Grundulim Andrim. Tātad Lauku atbalsta dienests ir reģistrēts Starptautiskajā komercreģistrā ar DUNS numuru 681 82 98 46 ar juridisko adresi Republikas laukums 2, Rīga, pasta indeks LV 1010. Tāpat šis paziņojums tiek adresēts Tieslietu ministrei Lībiņai Egerei Inesei un valsts policijas priekšniekam Rukam Hārmandam, kas ir amatpersona. Un es arī tiešu privātu atbildību, ja izvēlas nerīkoties un pieļaut zākšanu, par ko es šajā paziņojumā tālāk informēšu. Tātad, kas ir noticis? Notiek zākšana un klienta datu piesavināšanās un nodošana trešajām personām. Es esmu mantojusi vecvectēva zemes 4. pakāpē, esmu tiesiskā valdītāja, mantiniece zemju Udrīšu pagastā, Stigeviča sāģā 19,7 hektāri platībā. Un tātad es tur augu, dzīvoju, un tagad apsaimniekoju šīs zemes, ieguldu naudas līdzekļus katru gadu, pļaujot zāli, apsaimniekojot, uzlabojot situāciju, cik ir manos iespējās, jā. Un man ir noslēgts līgums, sadarbības līgums ar firmu Lauku atbalsta dienests par platību maksājumiem. Attiecīgi ir izveidots konts, kur ir klienta dati, ja, norādīti, uz kurieni pārskaitīt šos līdzekļus. Un ko es atklāju? 2025. gada 13. janvāra dienā man tika atsūtīts anonīms paziņojums no sistēmas, kā ir mainīti klienta bankas dati. Es ļoti labi zinu, ka nekādas izmaiņas no savas puses neesmu veikusi, līdz ar to nekavējoties ienācu savā profilā Lauku atbalsta dienestā, ja, ar paroli, un ko es redzu? Tātad klienta profilā, klienta datos tiešām ir veiktas izmaiņas. Un tur ir, kas tur rakstīts? Tātad bankas pamatkonts ir mainīts no mana konta, ko es norādīju, uz valsts kasi. Tas nav pieļaujams. Nekad neesmu devusi ne piekrišanu, ne rakstisku, ne mutisku. Tā ir patvaļa. Notika manu klientu datu nozagšana, patvaļīga pārņemšana un līdzekļu piesavināšanās. Tātad pārstāvniecības personas CPS lietotāji ir norādīti tagad pēkšņi tieslietu izpildītājs Meldere Kristīne. Nekad nedevu atļauju
aizliedzu to darīt tagad rakstveidā, atsaucu jebkādus slēptos līgumus, par to ir paziņots arī publiski, bet laikam Melderei Kristīnai ir īpašas pilnvaras no Tieslietu ministres laikam dotas. Līdz ar to šis paziņojums tālāk arī tiek adresēts valsts kasei, valsts kases pārvaldniekam, Kasparam Āboliņam, jā, jo šajā schēmā ir iesaistīti daudzi zakšanas schēmā. Un tas nav pieļaujams, nekad nedevu savu piekrišanu un nekavējoties pieprasu un gribu, lai Meldere Kristīne atgrieztu nozagtos naudas līdzekļus, vai arī pierādītu, ka viņai ir līgums ar mani, ka viņa iegulda kaut kādus naudas līdzekļus manu dzimtas zemju apsaimniekošanā, ja jau viņa vēlas gūt peļņu no manām dzimtas zemēm, ja, no lauku atbalsta dienestam. Tātad es gribu, lai lauku atbalsta dienests nekavējoties dzēstu nezināmās personas Melderes Kristīnes datus no mana bankas, no mana lauku atbalsta dienesta konta, ja, profila. Tātad valsts kase nav tiesīga saņemt nekādus pārskaitījumus no lauku atbalsta dienesta attiecībā uz Ūdrīšu pagastā esošo zemes īpašumu, ja, kas ir manā tiesiskajā valdījumā. Tātad persona, komercpersona Meldere Kristīne kopš 2024. gada novembra mēģina visādā veidā piekļūt ar viltu viņai nepiedarošiem datiem un līdzekļiem. Meldere Kristīne ir saņēmusi rakstisku Vedrustu Guļājevu Mulku dzimtas vēstuli ar vairākiem jautājumiem. Tātad 7 jautājumi viņai tika uzdoti. Un viņa nav sniegusi atbildi ne uz vienu no tiem jautājumiem. Tādā veidā Meldere Kristīne ir apstiprinājusi sekojošo, par ko tiek paziņots publiski. Tātad Meldere Kristīnei tika uzdota jautājums par viņas rīcības spēju, uzrādīt pilnvaras. Tika uzdots jautājums, no kurienes viņai ir personas Guļājeva Ilga dati un informācija, kas tos ir sniedzis. Tātad Meldere Kristīne tāpat nav sniegusi atbildi, uz kāda pamata viņa darbojas. Līdz ar to es ar pilnu atbildību paziņoju sekojošo. Tas jau tika rakstveidā paziņots arī Melderei Kristīnei, un tagad tiek atskaņots publiski. Pirmkārt, Meldere Kristīne rīkojas bez pilnvarām, ļaunprātīgi izmanto dienesta stāvokli un patvaļīgi pārkāpj privāta autonomijas robežas, pamattiesības un pamatbrīvības. Visus šos principus. Meldere Kristīne tātad pārkāpj līgumu brīvības principus un starptautiskās tiesību normas. Šī komercpersona darbojas patvaļīgi, nodarbojas ar dokumentu viltošanu, inkriminē neeksistējošas personas nosaukumu dzīvai sievietei ar viltu, maldiem, nodarbojas ar krāpšanu un privātiesisku darījumu, saistību juridisku akceptu izspiešanu. Finanšu līdzekļu izspiešanu ar viltu grupā. Melderei Kristīnei nav nekāda legāla un juridiski derīga pamatojuma. Meldere Kristīne saskaņā ar ANO jūras tiesību konvencijas 101. pantu nodarbojas ar pirātismu grupā un ir saucama pie krimināla atbildības nekavējoties.
Meldere Kristīne veic nelikumīgas darbības ar fiziskas personas Guļaiva Ilga datiem un ir saucama pie atbildības saskaņā ar Krimināla likuma 145. pantu. Tāpat Meldere Kristīne pārkāpj arī jebkādus cieņas un goda principus, labas pārvaldības par principiem viņa laikam arī nav dzirdējusi, ja? Un par datu aizsardzības Eiropas Savienības regulu arī laikam, nekas. Par to tika jau rakstveidā paziņots visām institūcijām. Tā kā es gribu, lai Ruks Armans nekavējoties apcietinātu šo zagli, šo salašņu, kas piesavinās svešas personas datus un naudas līdzekļus. Tātad Meldere Kristīne sadarbībā ar lauku atbalsta dienesta personām veids prettiesiskas darbības. Nekad neesmu devusi nevienu atļauju šīm personām bez mana akcepta rīkoties ar klienta datiem, mainīt bankas datus vai kā savādāk rīkoties. Es gribu, lai tiktu atjaunoti mani pirmatnējie dati un naudas līdzekļi tiktu ieskaistīti man kā vienīgai, pilntiesīgai, likumīgai zemes īpašniecei un valdītājai. Man pienākas, balstoties uz līgumu ar lauku atbalsta dienestu, nekādas Kristīnas Melderes šajā līgumā nav un nebija un nebūs. Šī salašņa ir zagle. Zagļiem zagļu liktenis. Zagļiem zagļu liktenis. Zagļiem zagļu liktenis. Tātad pieprasu visas personas, ko es atskaņoju, rīkoties saskaņā ar viņiem rakstītiem noteikumiem. Es esmu paziņojusi par privātās jurisdikcijas nodibināšanu publiski, rakstveidā un atskaņojusi to arī elektroniski visai pasaulē. Jums ir pienākums ievērot un izpildīt. Paziņots, 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 neatgriezeniski, lai notiek Dieva prāts.